Rīta. Guna. Guna. Niklaus. Niklaus. Tā viss skaņa pamēģina. Kā tu izskaņa? Es ceļu sapēs. Edgars. Ieva. Ieva. Pelns par sašķurēt, jāsaka. Sveiki studijā, jau, pie mums tāda studenta balītē, mūsu tusiņa TV juniors ir atnācis Kūdras šķurētājs, un viņš ir sācis taisīt rītīgos džinglus, kas man cepīja. Es domāju, jums arī cepīs, viņš jums parādīs, bet no sākuma pastāst par stevi. Divi pirmai vārdu cepīt, jo, ka piešķil Kūdra, tad tā cepīja rīcīja vienkārši, ka nevar necepīt. Nē, nu, kā saka, es vienu brīdi izgāju ārā, un es domāju, tā kā pielaidu piešķilt to Kūdru, ja? Un tas domāju, bet tie pelni viņi ir jāšķūrē atkal, vai ne? Un es tev brīdi šķūrēju Kūdru, kas ir kā tie pelni, vai ne? Kas bija Kūdra. Bet tā, te poētiski izsakoties tā pati Kūdra vien ir. Jā, tikai pelnis, saprot, vai ne? Tu man tu nelabo. Es tev nelaboju, es tev piebilstu un piekrītu. Klau, kāda ir tava pirmā dziesma? Ko vēlēs parādīt skatītājiem? Pirmā dziesma tieši sasīt ar to pirmo vakaru, kad man tā Kūdra uzkrita uz nerviem. Uz kuriem? Oi, uz tiem trakākajiem. Es neesmu tik izglītos, lai varētu tik daļi izrunāties par nervu sistēmu. Es tagad neesmu studējis neko īpaši daudz, jā. Bet nu bija tā, ka es izgāju ārā, tā Kūdra bija priekšā, un es izdomāju uzreiz to dziesmu. Prom, Kūdru šķūrē, prom! Kas ir vairāk tādā kā death metal. Tā kā melnais, tāds metāls. Jā, metāls. Nu, tie gari matieks, tā kā man pirms gari. Paņemsim šito smago disku, šī īstenībā ir vienkārši liekam iekšā. Aiziet! Prom, Kūdru šķūrē! Prom, Kūdru šķūrē! Šķūrējāmies kopā! Šķūrējāmies kopā! Šī tāds man patīk, šī tāds vispār. Klau, kāda tev otrā dziesma, un kā varbūt pastāst par to arī to ideju, kā tu viņu iegūni tā? Redzi, pirms kam, kad es sāku tos Kūdras pelnus šķūrēt, es sapratu tādu vienu lietu, pēc tam, kad es pievērsos čanu budismam, ka man palika to Kūdru žēl. Kā tā var būt? Nu, ka tomēr... Nedzināt vai šķūrēt? Abas divas. Šķūrēt, protams, ir tādu cīņu pret Kūdras atlikumiem, bet tomēr, un tad izdomāju to dziesmu, kas saucās, bija te Kūdra, te pelni. Un tā ir tāda kā ļoti romantiska balāde. Starp Kūdru un pelni. Te Kūdra, te pelni. Aiziet. Te Kūdra, Te pelni. man tiešām negribas tos visus aizšķurēt. Man arī ne. Ak, nedaram to. Mēs varētu no tiem uzcelt pili. Kur dzīvotu mēs abi? Jā, un nesmēķētu, Nekad vairs lai nenodegtu mūsu Kūdras. un pelni. Tā nebija asara, tikko uz lietas ārā. Labi, tālāk. Labs jociņš īstenībā. Skatītājiem patiks. Labi, tātad ķeramies pie pēdējās dziesmas. Tas būs. Kas tas būs? Nu tātad, pēdējā dziesmā es biju sapratis, dzirdot sevi ierakstos, ka man ir tiešām apdāvināta operdziedātāja balss. Tev pašam? Jā, tieši tā. Un to dziesmu es nosaucu kā Kūdras pelni no debesīm. Un kādā stilā viņi ir? Opera tiešām? Tieši opera stilā, jā. Super. Jā. Tad klausīsimies augstās notīs, arī tenorus un basus. 3, 2, 1. Aiziet. Kā Kūdras pelni no debesīm. Tie gāžas lejā un krīt no zvaigznītēm. Krīt un krīt, man melkals galvas neuzkrīt.
noslaucīs no galvas. Tā. Tas ir no maniem tieši vakar. Tad jau. Labi, teikšu tev lielo paldies. Dod 5, yo. Check it, yes. Peace on you, yo. Un lūk, un tā mūsu šovs beidzās. Skatieties mūsu nākamnedēļ, kad pie mums ciemos būs vēl ekstravegantāks viesis. Un tad jau tiekamies rīt. Čiju! Tev zinām, būs stumjiem.